Oļeg, noslēgusies ir ceturtdaļfināla spēle, zaudējums pret Zviedriju. Kā izskatījās tā spēle no tava skatu punkta? Īstenībā no manas skatu punkta izskatījās tā, ka Zviedri sāka diezgan piesardzīgi, un man liekas, ka viņi baidījās no mums. Mums bija diezgan daudz momentu, lai tajā spēlē ieķertos. Es domāju, mums vajadzēja ieķerties, skaidrs, ka tā realizācija vienmēr mēs, uz to noveļam vainu, bet šādā spēlē, kur principā tu saproti, ka pretiniekam būs visdrīzāk divreiz vairāk metienu, skaidrs, ka ir jārealizē katra iespēja. Ja ne katra, tad katra otrā iespēja. Un iespējas tiešām bija. Man liekas, ka pirmais periods bija tāds periods, kur vajadzēja aizķerties, un arī pārējos periodos, principā, otrajā noteikti arī, man liekas, varējām aizķerties. Bija tie momenti, kur vienkārši vajadzēja realizēt un pietuvoties pretiniekam. Par pašu turnīru kopumā varbūt var tādu savu atzīmi arī dot? Jā, es domāju, zinot mūsu puišus, man ir tiešām liels lepnums par to, kā viņi nospēlēja. Lai kā tas būtu godīgi sakot, man liekas, šī droši vien nebija tāda spēcīgākā izlase kopumā, ja, bet man liekas, ka puiši nospēlēja pāri pa savām spējām daudzi, un skaidrs, ka tas, kas pietrūka vārtu būmu, un droši vien tā spēle pret Norvēģiju, tā to vislabāk arī parāda, ka mums pietika ar vieniem gūtiem vārtiem. Tas nozīmē, ka puiši centās pildīt spēles plāns, centās darīt visu, pēc labākās sirdsapziņas. Es tiešām esmu lepns par puišiem un ceru, ka, nākotnē viņi būs vēl labāk. Un arī tajā hokejā nākamais tas līmenis ir U20, ja, ka līdz tam līmenim viņi vēl pilnveidosies. Te jau kārtējais turnīrs sanāk, kā U18 trenerim. Varbūt tā padomāt, ar kādām īpašībām varbūt tieši šie čaļi tev varētu palikt atmiņā? Es domāju, visiem čaļiem bija tiešām cīņas spars, un mēs tiešām kāpājām līdz galam, un tiešām bija prieks par to, ka tie taktiskie zīmējumi, par kuriem mēs runājam, ka lielā mērā viņi tika izpildīti un īstenībā tika izpildīti labi. Principā mēs visu sezonu gatavojāmies šīm spēlēm, un bija brīži, kad likās, ka mēs nedaram to, ko vajadzētu darīt, bet šeit tiešām uz pasaules čempionāta puiši bija ļoti labi sakoncentrējušies, un es tiešām esmu lepns par to, kā viņi spēlē. Paldies!